Labdien, kolēģi! Šobrīd jau ir 3:00, un mēs sāksim mūsu webināru, kas ir stundas garumā. Es sākumā izstāstīšu par Pasaules hemofīlijas dienu un kāpēc Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca ir iesaistījusies šajā aktivitātē. Tad būs profesors Dacis Rezebergas lekcija par to, kāds ir ginekologa viedoklis par šīm te pastiprinātām asiņošanām sievietēm. Un es tad jums izstāstīšu par to, par kurām slimībām mēs šobrīd domājam, kā mēs viņas diagnosticēsim un kas jums būtu jāzina par šīm te iedzimtajām slimībām, kas saistās ar pastiprinātu asiņošanu. Tātad 17. aprīlī ir Pasaules hemofīlijas diena, un šī gada šīs te kampaņas tēma ir sievietes un meitenes arī asiņo. Jāsaka daži vārdi vispār, kas ir Pasaules hemofīlijas federācija. Tātad Pasaules hemofīlijas federācija ir organizācija, kas ir izveidota 1963. gadā. Kanādas uzņēmējs, kas pats slimoja ar smagu hemofīliju, nodibināja šo organizāciju ar domu, ka pacienti vislabāk var sev palīdzēt un risināt šīs te problēmas, kas ir saistītas ar asiņošanu. Sākumā šī organizācija bija salīdzinoši maza. Pirmajā kongresā Kopenhāgenā bija 15 valstis, un šobrīd šajā Pasaules hemofīlijas federācijā ir 152 valstis. Jāsaka, ka jau labu laiku Latvijas hemofīlijas biedrība arī ir šīs te Pasaules hemofīlijas federācijas biedra, un līdz ar to šajās aktivitātēs ir iesaistīta arī Latvijas hemofīlijas biedrība. Apvieno tātad pacientus visā pasaulē, līdz ar to jūs varat iedomāties, ka šis te valstu diapazons ir ļoti liels un arī situācija, kādā nonāk slimnieki, kāda ir veselības aprūpe valstīs, ir ļoti, ļoti dažādi. Ir valstis, kur faktiski ir pieejams viss iespējamais, un tāpat laikā ir valstis, kur šobrīd tomēr ar šīm te iedzimtām asins sarecēšanas problēmām joprojām mirst bērnībā, ja ir smagas formas, kas netiek ārstētas. Tā kā pasaulē joprojām šī organizācija cīnās par to, lai šī te ārstēšana būtu pieejama ikvienam cilvēkam, kas piedzimst ar šādām te problēmām. Jāsaka, ka Pasaules hemofīlijas federācija šobrīd ir tiešām viena no tādām varenākām pacientu organizācijām. Notiek kongresi, ir specializēts žurnāls par hemofīliju, ir ļoti dažādi sadarbības projekti, arī Latvija ir iesaistījusies pirms dažiem gadiem izglītības projektā par hemofīlijas māsiņu izglītošanu, vispār par izglītošanu, kas ir hemofīlija. Ir ļoti daudz dažādu izglītības pasākumu. Šī organizācija arī strādā pie vadlīnijām, un katru gadu 17. aprīlis ir Pasaules hemofīlijas diena. Un, kā jau es jums teicu, šogad tas būs saistīts ar sievietēm, kas asiņo. Hemofīlija, ja mēs vēsturiski skatāmies, tad, protams, ar hemofīliju klīniski izpaužas un vairāk asiņo vīrieši, un tāpēc hemofīlija kādreiz, tad, kad viņu aprakstīja, domāja vienu brīdi, ka tā ir karaļu slimība. Un šeit jūs redzat to iemeslu, kāpēc viņu sauc par karaļu slimību. Tātad tā ir karaliene Viktorija, kas ir pašā augšā, un viņa bija hemofīlijas gēna pārnesēja. Un līdz ar to, pateicoties tam, ka viņas bērni ieprecējās dažādos karaļnamos, arī šī slimība izplatījās visās Eiropas karaļnamos, un te jūs redzat tās sievietes, kas bija gēna pārnesējas, un arī vīriešus, kas bija slimi. Pēdējais no šīs dzimtas nomira 1938. gadā, princis Alfonso, kam bija hemofīlija, un tālāk šī slimība nav turpinājusies. Līdz ar to šobrīd nevienā Eiropas karaļa namā nav pacientu ar hemofīliju, un interesantākais ir tas, ka tā ir bijusi hemofīlija B, nevis hemofīlija A, kā sākumā domāja, un to uzzināja tikai pēc tam, kad tika atrastas Krievijas Careviča un viņa ģimenes mirstīgās atliekas, un izrādījās, ka iespējamam nākotnes, kam vajadzēja būt caram Krievijā, viņam bija hemofīlija smaga, un jaunākajai meitai šajā ģimenē viņa bija gēna pārnesēja. Katrā ziņā tā nav taisnība, ka hemofīlija ir karaļu slimība, slimo visā pasaulē, visas rases, visas nācijas, un arī mums ir pacienti ar hemofīliju. Hemofīlija ir vissmagākais no asins sarecēšanas traucējumiem, īpaši, ja tā ir smagā formā,
un līdz ar to šie ir pacienti, ko atpazīst jau pašā bērnībā, faktiski smagai hemofīlijai. Pirmā gada laikā jau mēs diagnosticējam, ka tā ir hemofīlija. Bet nākošā slimība, ko tik labi nediagnosticē ne Latvijā, ne visā pasaulē, ir Villebranta slimība. Villebranta slimība saistās ar Ēriku van Willebrantu, kas 1926. gadā aprakstīja Ālandu salās dzīvojošu 7 gadus vecu meitenīti, kurai bija ļoti smagas gļotādu asiņošanas. Un tā kā viņa bija sieviete pēc dzimuma, nevis vīrietis, kā gaidīja pie hemofīlijas, viņš nosauca to par pseidohemofīliju, šo slimību. Vēsturiski ir zināms, ka 13 gadu vecumā šī meitenīte savu 4. menstruāciju laikā nosiņoja un nomira. Un viņai bija 11 brāļi un māsas, un 9 no viņiem arī bija šīs dažādas asiņošanas izpausmes, un 4 no māsām ir mirušas vecumā no 2 līdz 4 gadiem. Toreiz domāja par pseidohemofīliju, pēc tam atklāja Villebranta faktoru, un šobrīd mēs zinām, kas tas ir Villebranta slimības 3. tips, kas ir 1 gadījums uz 1 miljonu, un Ālandu salās bija tā, ka viņi precējās ļoti tuvu, faktiski 20 km radiusā, un līdz ar to bija ļoti radniecīgas laulības, un šīs autosomāla recesīvais traucējums parādījās kā dominants. Protams, šī ir ļoti smaga 3. tips izpausme, bet pamatā mēs runāsim tomēr par 2. un 1. tipu, kur šīs asiņošanas nav tik smagas. Ja mēs vispār paskatāmies kopumā uz iedzimtiem asins sarecēšanas traucējumiem, tad, protams, tā ir hemofīlija A un hemofīlija B, kas ir A hemofīlija 8. faktora trūkums 10 uz 100 tūkstošiem, B hemofīlija ir 3 reizes mazāk 3 uz 100 tūkstošiem, un pārējie koagulācijas faktora iedzimtie deficīti ir ļoti reti. 2. faktora deficīts ir 1 no 2 miljonu populācijas, 13. faktora deficīts arī ir 1 no 2 miljonu populācijas, 7. faktora deficīts ir 1 no 500, un 10. faktora deficīts ir ļoti atšķirīgs. Ziemeļamerikā 5–6% populācijā, Āfrikā un Indijā 10–14%, jo tur ir radniecīgākas laulības. Un Villebranta slimība, kas faktiski ir 2. vietā pēc hemofīlijas, un pēc statistikas būtu jābūt 1% no populācijas. Ja runā par 3. tipu, tad 1 gadījums uz 1 miljonu. Latvijā Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā mums pēdējo 10 gadu laikā ir bijuši 138 slimnieki, kas tikai liecina par to, ka mēs neatpazīstam kopumā Villebranta slimību un ka faktiski viņi tiek slikti diagnosticēti. Un tad vēl pie šiem asins nesarecēšanas traucējumiem pieder arī iedzimti trombocītu funkcijas traucējumi, kas faktiski ir samērā reti, un mums ir tikai daži slimnieki Latvijā, kam ir diagnosticēta Glanzmana trombostēnija. Un šogad tātad mēs pievēršamies tieši sievietēm un meitenēm, kas asiņo, un kādā veidā tad izpaužas šī problēma un kāpēc par viņu mēs runāsim. Tas, ko ir Pasaules hemofīlijas federācija izvirzījusi, tātad ir 4 cēloņi, kāpēc par to šogad grib runāt. Pirmkārt, ir nepietiekama diagnostika. Tas nozīmē, ka daudzas sievietes un meitenes ar šiem te asiņošanas traucējumiem netiek diagnosticētas. Viņām ir novēlota diagnoze un faktiski ir nepareizs priekšstats par to, cik izplatīta šī slimība ir sievietēm. Otrs ir neatbilstoša ārstēšana, jo pat tad, ja tas tiek diagnosticēts, ne visas tiek ārstētas, un salīdzinot ar vīriešiem, kas slimo ar hemofīliju un aprūpe tagad uzlabojas, viņas saņem salīdzinoši sliktāku aprūpi šīs slimības dēļ. Nākošais iemesls ir izpratnes trūkums gan sabiedrībā, gan veselības aprūpes sniedzējiem. Nav kopumā izpausmes, kā šie asins recēšanas traucējumi izpaužas sievietēm un meitenēm, un līdz ar to arī šī novēlotā diagnostika un visas problēmas. Un 4. aktuālais ir tas, ka šī slimība ļoti ietekmē sievietēm dzīves kvalitāti. Tātad visādā veidā ar asiņošanu, ar dzelzs deficīta anēmijām, kas veidojas, un līdz ar to viņām ir ierobežojumi gan izglītībā, gan karjerā, gan personīgajā dzīvē, un līdz ar to par to būtu jādomā un maksimāli jādiagnosticē un faktiski jāatvieglo viņu šī pašsajūta, jāuzlabo viņu dzīves kvalitāte.
Šogad, kā jau es teicu ievadā, Rīgas Austrumu klīniskā slimnīca kopā ar Latvijas hemofīlijas biedrību ir iesaistījusies šajā kampaņā Sievietes asiņo, kā atšķirt normu no slimības simptoma. Un no 14. aprīļa līdz 25. aprīlim sievietes varēs zvanīt un pieteikties konsultācijai. Mēs aicinām iet mājaslapā un skatīties ir īpaši šis te kalkulators, kur ir 14 jautājumi par asiņošanu. Un, ja aizpilda šos te jautājumus, tad ir atbilde vai nu nav nekāda riska, ka ir šī slimība, vai ir palielināts risks, ir aizdoms, ka šī slimība ir. Ja tas tā apstiprinās, tad mēs lūgsim jūs, lai jūs rakstat savām pacientēm nosūtījumu pie hematologa, un būs hematologa konsultācijas maija mēneša ietveros saplānotas. Akcijā piedalās ne tikai Austrumslimnīcas hematologi, bet arī Liepājas hematoloģe dr. Aleksandra Bunce, un viņas telefons arī Rakus mājaslapā ir norādīts. Tā kā faktiski mēs gribam šodien aktualizēt šo te problēmu. Sieviete, iedzimes sarecēšanas traucējumi, un šī te klasiskākā izpausme ir pastiprināts asiņu zudums menstruāciju laikā, ko nevienmēr mēs novērtējam, un līdz ar to, diemžēl, mēs sliktāk diagnosticējam. Paldies jums par uzmanību, un es tālāk vārdu došu profesorai Rezebergai, kas izstāstīs no sava viedokļa, kāda tad ir šī problēma un kā mums vajadzētu pret to izturēties. Lūdzu. Jā, labdien, kolēģi! Man arī ir prieks šodien runāt ar jums, jo tiešām šī problēma arī varbūt ginekologu vidū un kur nu vēl ģimenes ārstu vidū varbūt nav pietiekoši novērtēta. Tātad es runāšu par iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem kā pārmērīgas menstruālās asiņošanas iemeslu. Un lielākoties šīs slimības izpausme jau sākās agrīnā sievietes dzīves periodā, tad, kad sākās mēnešreizes. Vēlākā laikā jau asiņošanas iemesli ir daudz lielāki un iemeslu ir daudz vairāk. Statistika saka, ka 27 līdz 53% no visiem menstruāliem cikliem ir saistīti ar smagu asiņošanu, jeb menorāģiju. Jeb citiem vārdiem sakot, tas ir tāds asiņošanas apjoms, kas ietekmē dzīves kvalitāti. Jo lielākoties mēs sievietei uzdodot jautājumu, prasām daudz, maz, normāli. Lielākoties mēs saņemam atbildi, kad ir normāli, bet kas tad ir patiesībā normāli? Katrai sievietei, kas menstruē, kurai ir dzelzs deficīta anēmija vai pazemināts ferritīna līmenis, noteikti ir jāmeklē atbilde šajā jautājumā, kāpēc tas viss rodās saistībā ar menstruālo funkciju. Nav retums, protams, ka šīm sievietēm, kurām ir šis pastiprinātais asins zudums mēnešu laikā, atrod hematoloģisku iemeslu. Un viens no biežākajiem tiešām ir šis van Willebranda faktora deficīts vai van Willebranda slimība un arī trombocītu disfunkcija. Jo lielākoties gadījumu šīs slimības izpausmes nav fatālas, tās ir tikai saistītas ar pastiprinātu asiņošanu. Kamēr neiestājas reproduktīvais periods, parasti meitenītēm nav nozīmīgi asins recēšanas sistēmas traucējumu simptomi. Un tāpēc faktiski diagnosticē šo saslimšanu tad, ja aizdomājās par to, ka varētu būt kādas problēmas tieši tad, kad sākās mēnešreizes. Un kas liek visiem domāt par to, ka ir ļoti svarīga šī menstruālā cikla izpratne un dokumentācija. Un šobrīd pētījumi stāsta par to, ka menstruālā cikla parametri ir sievietes vitālie parametri patiesībā. Un mums visām meitenēm ir jāiemāca sekot tām līdzi. Ja mēs skatāmies uz sievietes dzīves ciklu, mēs faktiski runājam šobrīd saistībā ar šo slimību un patoloģisku asins zudumu mēnešu laikā reproduktīvo periodu, kas sākas meitenes vecumā. Tātad visu sievietes dzīves periodu mēs dalām šādās visādās fāzēs, bet šobrīd mēs runājam vairāk akcentējoties uz mēnešreizu sākšanās periodu, uz pusauģu periodu, un arī uz agrīno reproduktīvo periodu. Patiesībā tas ir brīdis, kad citām ginekoloģiskām patoloģijām vēl nav bijis laiks attīstīties.
Līdz ar to visvairāk patoloģisku asiņu zudumu iemesls varētu būt tieši šie ar redzēšanas traucējumiem saistīto saslimšanu izpausmi. Vēlākā periodā jau pievienojās daudzas ginekoloģiskas patoloģijas, kas arī var būt par asiņošanas iemeslu. Līdz ar to tā diferenciāla diagnostiskā pieeja kļūst sarežģītāk un tie soļi ārstēšanai arvien vairāk jāveic. Savukārt, tad, kad beidzās reproduktīvais periods un sākās menopauze, tad parasti viss saslimšanas saistībā ar menstruālo asiņošanu izzūd. Ja nu vienīgais sākās kāda cita jauna saslimšana saistīta jau vairāk ar onkoloģiju. Tad vismaz ārstniecības personām visām vajadzētu pareizi izprast menstruālo ciklu, kādās fāzēs tas iedalās. Normāls menstruālais cikls ir saistīts ar ovulācijas notikumu pašā cikla vidū, jo menstruālais cikls ir paredzēts tam, lai iestātos grūtniecība. Un nepārprotami menstruālā cikla viens no parametriem ir arī menstruālā asiņošana. Mums ir jāzina normāli menstruālā cikla parametri, un to ir aprakstījuši, un mēs tā kā standartu pieņemam Pasaules ginekologu federācijas aprakstīto. Biežums ir starp 24 un 38 dienām, un skaita no mēnešēžu 1. līdz nākošo mēnešēžu 1. dienai. Regularitāte, tas nozīmē, ka mēs noteikti skatāmies uz atšķirībām cikla garumā viena un otra cikla ietveros, salīdzinot tos. Ilgums, normāla menstruācija ilgums ir mazāk kā 8 dienas, un asiņošanas apjoms. To, protams, ir visgrūtāk izmērīt, un tāpēc tiek pielietotas dažādas analogu skalas, kur tad sieviete atzīmējot atbilstoši savai atradnei var apmēram izmērīt, cik tad ir šis asins zudums. Un kopā mēneša laikā asins zudums ir mazāk par 80 ml. Tas nozīmē, ka atkal mums tā audzināšana meitenēm skolā, ģimenē ir arī jāfokusē uz to, kad ir jāmāk novērtēt, kāds ir normāls asins zudums normāla mēnešēžu laikā. Un, kā jau es teicu, menstruālā cikla parametru kopums ir jāuztver kā sievietes vitālo parametru rādītājs. Līdz ar to tam būtu jābūt interešu lokā gan ģimenes ārstam, gan ginekologam, gan arī citiem speciālistiem. Ja ir aizdomas par kādu hematoloģisku patoloģiju vai pazeminātu hemoglobīnu līmeni vai feritīnu līmeni, tad tas vienmēr ir plašās bildes ietverā. Ja mēs paskatāmies gadu gaitā, mēs redzam, ka menstruālā cikla svārstības lielākas ir menstruācijām sākoties, un šeit ir tas vidējais ilgums, un šeit ir dažādas novirzes. Pēc tam gadiem ejot, tas tā kā stabilizējās, un attiecīgi, tad, kad reproduktīvais periods iet uz beigām, tuvojās 50 gadu vecumam, tad atkal ir lielas variācijas. Ja mēs skatāmies uz šo ainu tādā mūsu šodienas temata sakarā, tad mēs redzam, ka tās pacientes ar tām lielajām svārstībām savas reproduktīvās dzīves sākumā ir mūsu intereses lokā, bet savukārt tās, kas ir vēlākā laikā, tās ir saistīts jau vairāk ar ginekoloģiskām patoloģijām. Ja mēs grafiski paskatāmies uz menstruālo ciklu parametriem, tad kreisajā augšējā stūrī mēs redzam tā kā normālu ciklu asiņošanu mazāk pa 8 dienām un ar noteiktu regularitāti. Šeit mēs redzam pagarinātu. Tas nozīmē, ka asiņošana ir varbūt ne tik ļoti nozīmīga apjoma ziņā, bet ilguma ziņā. Un šeit mēs apakšējā skalā redzam tieši apjoma ziņā palielinātos asins zudumus. Īpaši es domāju, ka mūsu interesēs šobrīd ir atrast tās sievietes, kurām ir gan ilgas, gan arī spēcīgas mēnešējas. Tātad nozīmīgs iemesls, kāpēc asins zudums mēnešēžu laikā ir īpaši liels. Menstruālais cikls pusauģu vecumā vidēji sākās 12,43 gados. Vidējais cikla garums pirmajā gadā pēc menarha ir 32,2 dienas. Cikla garums tipiski, kā jau es teicu, iepriekšējā attēlā bija attēlots, ka tas ir ļoti dažādu garumu. Menstruāciju ilgums ir parasti 7 dienas vai mazāk.
Un asins zudums ir tāds, ka, ja mēs mērotu kādos analogos, tad tie ir 3-6 tamponi vai pakets dienā. Pusaudžiem ir raksturīgs hipotalama hipofīzes solnīcu asins nenobriedums, kas noved pie hormonāla disbalansa, avulatoras disfunkcijas, veidojās biežāk anovulatora cikli, un arī fizioloģiski pusaudzēm biežāk novērot tieši šādu menstruālo asiņošanu, kuras pamatā nav cita ginekoloģiska patoloģija, kā tikai šis hormonālais disbalans. Nu, tad mums ir jāatšķir tās pusaudzes, kurām ir šis hormonālais disbalans, no tām, kurām mēs izteiktu aizdomas par šīm hematoloģiskajām saslimšanām. Šeit droši vien ir attēls no profesors Lainieces minētās skalas, un tad, respektīvi, jebkuram, kas mēģina aizpildīt šo skalu, ir diezgan vizuāls priekšstats dots par to, kādu parametri ir jāatzīmē. Un šī skala ir diezgan precīza, lai varētu izteikt nopietnas aizdomas par recēšanas traucējumiem. Protams, ka šodien mums ir ļoti daudz dažādas aplikācijas pieejamas, kas identiski arī ļauj sekot līdzi šam menstruālam ciklam un dažādiem ar to saistītiem parametriem. Un tas būtu ļoti labi, ja mūsu jaunās meitenes būtu iemācītas tam sekot līdzi, jo tas dod iespēju gan paskatīties retrospektīvi, un galvenais, ka aizpildīt tās visas izjūtas tieši prospektīvi, tad brīdī, kad tās notiek, nevis kaut kad pēc atmiņas uz atpakaļ ejot. Un kā publikācijas rāda, tad tieši šie arī dažādie aplikāciju veidi ir mūsdienīgi un, man liekas, ka piemērota meitenēm, kas dzīvo digitālajā pasaulē. Patoloģiska dzemdes asiņošana ir viena no visbiežākajām patoloģijām ginekoloģisku saslimšanu klāstā reproduktīvā vecuma sievietēm. Un lielākai daļai sieviešu ar menorāģiju nemaz nav hematoloģiskas saslimšanas. Tādējādi pacientam, kuram mēs izsakam aizdomas par kādu no recēšanas traucējumiem, vispirms ir nepieciešama ginekoloģiska pārbaude, lai novērtētu citus asiņošanas cēloņus. Pat sievietēm ar zināmiem asins recēšanas sistēmas traucējumiem, jo nepārprotam arī viņām varētu attīstīties ginekoloģiska patoloģija kā otrs iemesls asiņošanai. Tā kā menorāģija bieži ir pirmā klīniskā izpausme, ar ko saskaras sieviete ar asins recēšanas traucējumiem, tad primāri arī pacients visbiežāk vēršas pie ginekologa. Bet ne visas ir apzinīgas, ne visām ir savs ginekologs, un kādreiz viņas pie ginekologa neiet gadiem. Tad tas būtu arī ģimenes ārsta kompetences jomā painteresēties par šo parametru sievietes dzīvē. Ja mēs paskatāmies uz patoloģisku dzemdes asiņošanas iemesliem, tad mēs redzam, ka koagulopātija ir tikai viena no. Un atkal šī Pasaules ginekologu federācija ir veidojusi tādu pieeju patoloģiskas dzemdes asiņošanas iemeslu novērtēšanai. Un mēs ginekologi un visi rezidenti zinām, ka tas ir palmu koēni no saīsinājumiem no pirmajiem burtiem patoloģiju apzīmējumā. Un tad ginekologs parasti, lai izslēgtu un nonāktu pie īstā iemesla, iet pakāpeniski caur šiem visiem iemesliem, nozīmē izmeklēšanas metodas dažādas un pamazām izslēdz. Nu, tad viena no arī izslēgšanas diagnozēm, kas ir diferenciāli diagnostiskajā listē, ir šī koagulopātija. Kad tad ir jādomā, ka menstruālā asiņošana ir pārāk stipra? Nu, tas nozīmē, ka tā traucē dzīves kvalitāti. Ir nepieciešamība nomainīt paketes vai tamponus katru stundu, vairākas stundas pēc kārtas. Ir kāds periods šajās mēnešreizēm. Ir nepieciešama dubultā aizsardzība, lai kontrolētu menstruālo asiņošanu. Tas nozīmē kombinēt tamponus un paketes. Jāceļas laktī, lai nomainītu higiēniskās paketes. Asiņošana ilgāk par nedēļu. Asiņošana ar recekļiem, kas ir lielāka par diametrā par 1-2 eiro monētu. Un tāds labs salīdzinājums ir arī ogās. Ja ir vīnogas izmēra asins receklis, tad tas varētu būt tā kā, bet ja jau ir zemenes izmēra, tad tas jau vairs nav normāli. Ir ierobežots ikdienas aktivitātes apjomīgi mēnešreizu dēļ, un ir noguruma un elpas trūkuma sajūta asins zuduma dēļ. Nu, piekritīsiet, ka tas skar diezgan reti sievietes jaunos gados. Un ir dažādi šie aptaujas jautājumi,
Viņi ir drusciņi variabli, bet viņi liecina joprojām par vienu un to pašu, kad ir traucēta dzīves kvalitāte. Visu laiku ir jābažījās par to, ka vai nebūs noplūde, vai es varēšu atrasties sabiedrībā, vienmēr ir jābūt piesaistītāji pie toaletē, vienmēr jābūt līdz šiem līdzekļiem. Nu, tas nozīmē, ka sieviete nevar pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi. Citas pazīmes, kas var liecināt par asins recēšanas traucējumiem ginekologa praksē, ir asiņošana pēc ķirurģiskas iejaukšanās. Un tā kādreiz ginekoloģijas klīnikā pēc laparoskopijas mēs ieraugām, ka asiņo brūce un patiesībā bez iemesliem, un tālāk izmeklējot, nonākam pie pareizās diagnozes. Un svarīgi, kas ir ļoti arī bīstami, tas ir pēc cemdībām, pēc grūtniecības pārtraukšanas, arī hemorāģiskas cistas ruptūra cikla vidū varētu būt saistīta ar pastiprinātu asiņošanu, kas apdraud ir neatliekama situācija. Un tā es šeit ieliku slaidu par mātes mirstības iemesliem, un mēs redzam šie sarkanie gadījumi. Visus gadus cauri ejot, ir no patoloģiskas asiņošanas cemdībās vai ap to laiku. Un mēs nezinām, iespējams, ka kāda no viņām arī bija ar nediagnosticētu šo asins recēšanas traucējumu. Smaga menstruāla asiņošana nu, ietekmē daudzas lietas. Nu, tā rada dzelzs deficīta anēmiju, ar to saistīto nogurumu, darbspēju zudumu. Tā ir saistīta ar hospitalizāciju, reizēm arī hemotransfūziju, mātes mirstību dzemdībās. Sievietei ir ierobežotas ikdienas aktivitātes, ir kavēta skola un darbs, ir nelabvēlīgi psiholoģiskie efekti, pazemināta dzīves kvalitāte. Un, kas arī ginekoloģijā ir svarīgi, ir nevajadzīgas procedūras. Un viena no visbiežāk veiktajām procedūrām ginekoloģijā ir histerektomija, un viena no biežākajiem iemesliem ir patoloģiska dzemdas asiņošana. Un reizēm, ja mums būtu uzstādīta pareizā diagnostika un bijusi un diagnoze pareiza, tad iespējams, ka varētu izvairīties no histerektomijas. Un arī sāpes mēnešēžu laikā. Un nemazāk nozīmīgi ir arī finansiālā ietekme, kas nāk līdzi visiem šiem simptomiem un arī paradumu maiņai. Smaga menstruāla asiņošana ir, protams, ietekmē īpaši pusauģus. Nu, pirmkārt, pusauģi nav gatavi sastapties ar šādām patoloģiskām mēnešreizēm, tieši pašā sākumā. 37% no pusauģiem piedzīvo smagu menstruālu asiņošanu kādā savā dzīves posmā. Un no tiem, kas piedzīvo 45% gadījumu, tā ir asins recēšanas sistēmas patoloģijas izpausme. Tā ietekmē pusaudzi fiziski, anēmija, dzelzs deficīts, psihosociāli, jo arī pusauģi savstarpējā kolektīvā ir nežēlīgi pret dažādām izpausmēm, un tas var novest pie bulinga. Nepieciešamība nepārtraukti lietot un rūpēties par šiem aizsardzības līdzekļiem, un traucēta izglītības apgūšana un arī fiziskās aktivitātes. Un tas, kas vēl ir aprakstīts, šis nemācēja latviski labu vārdu atrast, bet menstrual poverty pusauģu vidū. Tas ir, kad nevar atļauties iegādāties menstruālās aizsardzības produktus, jūtas apmulsuši, baitāt par produktu piegādi un ir norūpējušies, kā varēs iegādāties produktus, jo tie izbeigsies. Un šeit ir arī zīmējums, ko visu pusauģu spiesti ir reizēm izmantot, lai sadzīvotu ar šo kādreiz arī neprognozēto un pēkšņo mēnešēšu parādīšanos. Tā kā problēma pastāv, un mums visiem kopā ir jābūt modriem un jāpalīdz šīm jaunajām sievietēm pamanīt, kad asiņošana ir pārmērīgi stipra. Un tas, kas attiecās uz ginekoloģisko ārstēšanu, tad mums ir mūsu rokās ir dažādi rīki. Nu, tā kā mēs runājam par jaunām sievietēm, tad lielākoties viņas ir reproduktīvajā periodā un iespējams, ka plāno savu grūtniecību. Tad pirmais jautājums pacientam jau ar diagnozi mums ir, vai plāno vai neplāno grūtniecību. No tā ir atkarīga tātad mūsu pieeja. Ja neplāno, nu, tad lieliski palīdz hormonālā terapija. Un šeit ir uzskaitīti līdzekļi efektivitātes kārtībā. Progestīnu saturošu intrauterīnu sistēmu lielākoties mirēna,
vai arī citi līdzīgi produkti, kombinētie orālie kontraceptīvi un tikai progestīni, piemēram, injekcijās. Ja plāno grūtniecību, nu, tad ir jāiemācās sadzīvot ar šīm mēnešu reizēm un lietojot dažādus šos simptomātiskos līdzekļus, kas te ir uzskaitīti: teneksāna skābi, aminokaprona skābi, desmopresīnu. Nu, hematologi arī turpmājumā runās par šo koagulācijas faktoru aizvietošanas iespējām. Nu, tad, ja reproduktīvā funkcija ir izpildīta un grūtniecība neplāno, tad viena no opcijām arī ir histerektomija vai arī endometrija ablācija. Nu, naskie ginekologi, kas ir ļoti tendēti uz operācijām, tie piedāvās histerektomiju, bet vienmēr arī pastāv šīs konservatīvās ārstēšanas iespējas, par ko labi ir visiem zināt, jo pacientiem reizēm histerektomija ir diezgan tāds liels notikums un nevēlams notikums viņu dzīvē. Tāpēc es kopsavilkumā gribētu teikt, ka menstruālais cikls mums ir jāuztver kā par sievietes vitālo parametru. Un tas liecina par veselības stāvokli. Un arī tālāk, ja mēs nozīmējam kādu ārstēšanu, tad arī tas ir parametrs, ko mēs monitorējam, lai uzraudzītu ārstēšanas efektivitāti. Ārstiem ir jājautā pacientiem par viņu menstruālo ciklu, īpaši jaunām meitenēm. Viņas vienmēr ir ļoti atklātas un nāk ar problēmu. No viņas ir jāizvilina. Jāizslēdz ar ginekoloģisku patoloģiju, un tad ir jāveic šie hematoloģiskie izmeklējumi. Ideālā gadījumā sievietei jāseko savam ciklam longitudināli, līdzīgi kā visam citiem, kā mēs esam iemācījuši: asinsspiediens, pulss, kustību daudzumu, parametru mērīšana, tā arī menstruāla cikla parametri. Jānodrošina pienācīga veselības izglītība skolā un ģimenē. Ārstniecības personām jāizglīto pacienti, jāsako, kad jāsako savu menstruālā cikla fizioloģijai. Un sekošanas noteikumiem, sajūtām ir jābūt atzīmētam un dokumentētam. Un mums visiem kopā ir jāsaprot, ka mūsdienās ir iespēja dzīvot kvalitatīvu dzīvi un kontrolēt menstruālo ciklu, tāpat kā grūtniecības iestāšanos, tā arī asiņošanas apjomu, biežumu mēs varam ārstēt, un no tā nav jābaidās, tikai tas ir jāatrod un jāidentificē kā problēma. Un lai mums visiem tad veicās šo darbiņu kopā darīt. Paldies! Jā, paldies, profesor. Es čatā neredzu jautājumus, varbūt, ka vēlāk būs, bet šobrīd es neredzu. Paldies, un es tad tālāk sākšu ar savu nākošo. Raisās tikai pirmā vaļā. Es ļoti atvainojos, es tūlīt mēģināšu. Tā būs pareizā, jā. Es ļoti atvainojos par aizķeršanos. Tātad par iedzimtiem asiņošanas traucējumiem, par diagnostiku, izpausmēm un kas būtu jāzina, lai mēs viņu diagnosticētu.
Tātad, kā jau es jums teicu, tā lielākā uzmanība, ko mēs gribam šajā te akcijā akcentēt, tā ir Villabranta slimība, kas tiešām mums ir slikti diagnosticēta un kas tiešām izpaužas ar pastiprinātām menstruālajām asiņošanām, ko profesora Rezeberga mums ļoti labi izstāstīja. Bet es nedaudz jums atgādināšu vispār par hemostāzi. Tātad, ja mēs runājam, kā asinis saredz, kas tad ir tie pamatelementi, kas to nosaka? Faktiski visu šo te hemostāzes procesu mums nosaka dažādas etapi. Tātad viens ir asinsvads, tālāk ir trombocītu reakcija, tad ir koagulācijas kaskāde un recekļa līze. Un līdz ar to par hemostāzes stadijām mēs arī varam uzskatīt 4. Pirmā ir asinsvada reakcija, tātad bojāta asinsvada saraušanās, tālāk sako primārā hemostāze, ko nosaka trombocīti. Nākošā ir fibrīna veidošanās, jeb koagulācija, ko nosaka koagulācijas faktori, un normāli 4. stadija ir fibrinolīze. Tātad šis te process, kas neļauj šim te receklim veidoties pārmērīgi liels, bet kas tomēr aptur asiņošanu. Tālāk, ja mēs paskatāmies schematiski, tad faktiski šīs te slimības ar asiņošanu mēs būtībā dalām pēc 3 cēloņiem. Viens ir asinsvadi, ja ir izmaiņas asinsvados, kas rada šos te asiņošanas, tad tās ir vazopātijas, un faktiski šajos gadījumos mēs jau redzam izmainītus asinsvadus. Otrā patoloģija grupa ir trombocīti, un ar trombocītiem saistās 2 slimības. Vienas slimības ir, kad ir trombocītu skaits ļoti samazināts, kas ir trombocitopēnijas, kas lielākā daļa ir iegūtas trombocitopēnijas, un ļoti reti ir iedzimtas trombocitopēnijas. Tad ir grupa, kad ir izmainītas trombocītu funkcijas, jeb trombocitopātijas. Un trešā grupa, kas saistās ar koagulācijas faktoriem, tās ir koagulopātijas. Un būtībā, ja mēs zinām, kurš tad no šiem 3 posmiem ir izmainīts, tad mēs tālāk zinām, kādas varētu būt izpausmes un kā mēs laboratoriski šīs diagnozes varam tālāk pierādīt, ka konkrēti tā ir šī slimība. Šī ir koagulācijas kaskāde, kur es dziļi neiedziļināšos, bet es zinu, ka ļoti daudziem viņa nepatīk, tāpēc, ka liekas sarežģīts, bet būtībā viņa ir ļoti loģiska, ir iekšējais koagulācijas ceļš, ārējais koagulācijas ceļš, un pie 10. faktora viņa abi satiekas. Villebranta faktors ir saistīts ar 8. faktoru, viņš pārnes 8. faktoru, līdz ar to viņš vairāk ir saistīts ar iekšējo koagulācijas ceļu un arī ar trombocītiem, jo Villebranta faktors ir tā kā pa vidu starp primāro hemostāzi un starp sekundāro hemostāzi. Un Villebranta slimība tā tad ir 1% no iedzīvotājiem, līdz ar to no 1000 cilvēku, mums vajadzētu būt attiecīgi diezgan lielam slimnieku skaitam. Kā jau es jums teicu, tātad Villebranta faktors, viņam ir 2 funkcijas. Viens, ka viņš palīdz trombocītiem saistīties pie bojātās asinsvadu sieniņas, un tur viņš tā kā piedalās primārajā hemostāzē, un otrs, viņš pārnes normālo 8. koagulācijas faktoru, un viņš it kā jau tad pieder pie koagulopātijām. Līdz ar to kādreiz saka, ka tas ir tā kā sarežģīts un traucējums, jo gan trombocīti ir aizskarti, gan arī 8. faktors ir skarts. Un es sāku šo te stāstu par Villebranta slimību ar klīnisku gadījumu, kas nav vienīgais, bet kādi ir bijuši. Tātad pie manis uz konsultāciju ir atnākusi 19 gadus veca pacienta ar savu māti, un sūdzības ir par to, ka viņai ļoti liels vājums, nespēks, viņa nevar mācīties, viņa nevar sportot, un vispār viņa jūtas ļoti, ļoti slikti. Āda ir bāla, mati ir sausi, trausli, nagi ir mīksti, lūstoši. Nu, katrā ziņā meitene jūtas ļoti slikti. Hemoglobīns ir 98 grami litrā, kas, protams, no klasifikācijas, anēmija klasifikācijas viedokļa nemaz nav tik zems. Vismaz mums tā liktos. Anēmija ir klasiski hipohroma un mikrocitāra, tātad MCV un MCH rādītāji ir samazināti, un feritīns ir 1,5 nanogrami mililitrā. Un uz jautājumu, kādas tad ir menstruācijas, viņai atbildi ir regulāras. Tad, kad mēs sākām tālāk skaidrot šo te menstruālo asiņošanu, kas faktiski šī vecuma pacientiem ir tipiski, ar ko ir jāsāk runāt, ir jautājums par menstruālo asiņošanu, nākošais ir par diētu. Tātad menstruācijas ilgums ir 8–9 dienas, 2 dienas ir ļoti izteikta asiņošana, un tad viņa cenšas palikt mājās, nevis iet uz skolu. Un viņa lieto tās 2 dienas vienlaicīgi gan lielās paketes, gan tamponus. Naktī viņa ceļas mainīt un tā tālāk.
Uz manu iebildi, ka tas tagad nav normāli, pacientes māte izbrīnīts saka, kā nav normāli. Man arī tā ir, un mums ģimenē visām sievietēm tā ir. Un šis te teksts, ka visām sievietēm, gan mātei, gan vecmāmiņai, gan mātes māsai, visām ir šādas te asiņošanas, tas ir viena no problēmām, kāpēc mēs tik slikti atpazīstam, tāpēc, ka šīs te ģimenes uzskata, ka tas ir normāli, ka viņu ģimenei tas ir tipiski, un līdz ar to nav ko uztraukties, ka tas mums tā ir. Konkrēti šai te pacientei, mēs ginekoloģiski viņa ir vesela, viņai nav nekādu problēmu, bet papildus izmeklējot, tika diagnosticēta Villabranta slimība 1. tips. Un līdz ar to faktiski viņas pamat problēma tātad ir iedzimts asins saredzēšanas traucējums, Villabranta slimība un dzelzs deficīta anēmija. Jau ir komplikācija šīm te asiņošanām saistībā ar pastiprināto menstruāciju asins zudumu. Un jāārstē šajā gadījumā ir gan Villabranta slimība, jāsamazina šis te asins zudums, gan, protams, šajā gadījumā jāārstē dzelzs deficīta anēmija. Šī terapija tika saskaņota, un, protams, šī ir tā paciente, kam faktiski mēs visu laiku rekomendēsim, kamēr viņai būs menstruācijas, viņai ir jāskatās regulāri ferritīns. Jo bez ferritīna mēs varam pateikt, ka viņai sākas slēpts dzelzs deficīts, un lai viņas pašsajūta netiktu ietekmēta, tā tad ir jālieto dzelzs preparāti. Es kolēģi jums aizmirsu arī tagad pateikt, bet tagad es jums pateikšu, ka jūs varat nepierakstīt visiem, kas ir reģistrējušies, tiks aizsūtīta kopsavilkuma šīs te prezentācijas pēc semināra beigām jūs saņemsiet. Tātad, kādas tas ir pirmās pazīmes Villabranta slimībai? Viena no ļoti tipiskām pazīmēm ir deguna asiņošana. Deguna asiņošana ir spontāna, bez traumas, un bieži ir tā, ka tas ir ģimenē jau bijis. Kādreiz ir ļoti bieži šīs deguna asiņošanas. Ir ģimenes, kur asiņošana ir vienreiz gadā, un parasti ir tā, ka bērniņam šī deguna asiņošana sākas, viņa ir biežāka, un tad, kad bērns aug lielāks, asiņošana ir retāka, un parasti 11 gados asiņošana beidzas. Ļoti reti šī asiņošana turpinās arī pieaugušo vecumā, un parasti ir atkal tā, ka ja bērnam asiņo deguns, tad kāds saka, vai mammai vai tētim arī tā bija maziņam, bet redz, kā tagad viņš ir izaudzis, viss ir labi un tā asiņošana ir pārgājusi. Un atkal tā deguna asiņošana bērnībā tiek uzskatīta par kaut kādu ģimenes pazīmi, mums tā visiem ir, un mums bija paradoksāli, vienreiz mēs diagnosticējām ģimeni, kur bija 3 māsas ar brāli, visiem ir Villabranta slimība, visiem ir bērni, un maziņiem bērniem jau bija iemācīts, ka viņiem ir jābūt kabatiņā līdzi vatei, lai tad, kad asiņo deguns, uzreiz to degunu var ar vati aizbāzt. Visi bija apmācīti, un neviens pie ārsta nebija gājis. Diagnozi pilnīgi nejauši atklāja internists, jo brālis bija slimnīcā ar citu patoloģiju, un viņam katru dienu asiņoja deguns, bet viņš nesūdzējās par to, jo viņš bija pieredzis. Līdz ar to mēs diezgan bieži hematologi uzdodam šo jautājumu sievietēm, kam ir smagi dzelzs deficīta anēmijas simptomi, vai viņām bērnībā nav asiņojis deguns, kas varbūt viena norāde, ka ir šī iedzimtā Villabranta slimība, bet šīs deguna asiņošanas nav tik smagas. Mēs parasti arī jautājam, es vismaz jautāju, vai vecāki kaut ko darīja, veda uz slimnīcu ar deguna asiņošanām. Nu, nē, visi zināja, ka tas pāries, ka tas nav nekas smags, jo ģimenē kādam tas jau ir bijis, un visi zina, ka tas pāries. Nu, nākošā izpausme, kas Villabranta slimības gadījumā ir, bet viņa tomēr nav tik bieža un nav tik tipiska, ir šie asins izplūdumi uz ādas. Ir spontāni, trauma nav, vismaz cilvēks neatceras, ka viņam ir trauma bijusi. Un ir pacienti, kas saka, ka viņus tas traucē, un kādreiz ir problēma, ja šie zilumi rodas, tad rodas aizdomas par vardarbību. Man, piemēram, bija viena mamma, kam bija Villabrants, un bērnam Villabrants. Viņa saka, man ir jāņem zīme, jo bērnu dārzā uzskata, ka ģimenē ir kaut kāda vardarbības epizode, jo bērns regulāri ir ar zilumiem. Bet es jau gribu uzsvērt, ka tomēr tas ir diezgan reta izpausme, bet spontāni asins izplūdumi var būt. Arī ne tikai Villabrantam, citām asins nesaredzēšanas slimībām, tā kā tam arī būtu jāpievērš uzmanība. Bet vislielākā uzmanība ir tas, ko jau profesora Rezeberga stāstīja. Šīm te sievietēm, kam ir iedzimti asins saredzēšanas traucējumi, ir pastiprinātas menstruālas asiņošanas. Ginekoloģiski viņas ir veselas, un ir šīs te klasiskās pazīmes. Ir šīs te garās dienas,
ir jālieto ļoti daudz šo higiēnisko tamponu vai paketēm vai ko lieto. Ir sievietes, kas lieto tamponus un paketes vienlaicīgi. Tad ir stāsti, ka naktī ceļas speciāli pat liek pulksteni, jo asiņo tā, ka viņa zina, ka ja viņa nepiecelsīs naktī 2 reizes, ka tad ir milzīgas problēmas no rīta jau gult ar visi asiņaina. Ir, nu, tie stāsti ir diezgan dramatiski. Kādreiz viņas saka, naktī ceļas un pilnīgi viņām līst, ka var redzēt, kur viņas ir gājušas uz vannas istabu, pilnīgi asiņainas pēdas. Un vēl viens ir tas, ka viņas mēģina kavēt skolu un darbu šīs te problēmas dēļ, tāpēc, ka ir ļoti nepatīkami, ja kaut kas tāds notiek, protams, publiskā telpā. Man arī bija viena pacienta, kas teica, ka viņa tajās dienās mēģina neplānot nekādas sanāksmes. Viņa gan bija laba amatā, jo viņa bija galvenā, jo viņa teica, ka viņa zina, ka viņa sanāksmē ilgāk par stundu nedrīkst sēdēt, ka viņai ir jāiet un jāmaina visas higiēniskās paketes, jo ja būs ilgāk par stundu, tad viņa jau būs kritiskā situācijā un viņa jutīsies slikti. Un vēl viena ļoti tipiska pazīme ir ļoti liels asins zudums pirmo menstruāciju, jeb menarhes laikā. Un, ja ir šāda anamnēze pacientiem arī uz jautājumu, ko tad darīja mamma vai vecmāmiņa šajā brīdī, atbilde ir tāda, ka viņas uztver to ļoti normālu, jo mums ģimenē tā visām ir. Un tā ģimenes sāga, ka ģimenē tā ir un tāpēc to neatpazīst, diezgan tipiski ir šajos gadījumos. Jo vienkārši visi salīdzina ar sev tuvāko, un tam tuvākajam ir tas pats, un līdz ar to uzskata, ka tā ir norma. Liels asins zudums pēc spontāna aborta vai dzemdībām arī var būt pazīme, un, protams, jebkad bijusi dzelzs deficīta anēmija vai ārstēts dzelzs deficīts, arī ir viena no netiešām pazīmēm, ka asins tomēr zudums ir pārlieku liels un anēmija ir attīstījusies. Pēc statistikas ir tie paši procenti, ko jau profesora rādīja, no 27 līdz 54% sievietēm reproduktīvā vecumā pēc dažādiem pētījumiem ir šī problēma. Kāpēc mēs slikti atpazīstam, ka tā ir slimība? Jāsaka, tas, ka tā ir tā ģimenes pazīme, ko uzskata par normu, diemžēl tā ir problēma. Un vajadzētu tiešām, es domāju, ka profesors Rezebergas priekšlikums, ka mums ir jāizglīto šīs te gados jaunās sievietes un 11-gadīgās meitenes, ka tā var būt problēma, ka tā var būt slimība, ko var kompensēt, tas tomēr ir ļoti būtiski. Tāpēc, ka šīs te problēmas ļoti ietekmē dzīves kvalitāti, jo dzelzs deficīta anēmija jau arī ļoti samazina dzīves kvalitāti. Un lielākai daļai tātad šī dzīves kvalitāte, latviski mums tik nav, nav tik labs tulkojums, bet angliski saka, ka don't enjoy getting menstrual period, tātad nav nekāda prieka jau no tā perioda paša par sevi, plus vēl ir dzelzs deficīta anēmija. Darba kavējumi, visu laiku stress, nevar naktīs izgulēties, un ja ir smags dzelzs deficīts, tad ir ļoti liels muskuļu vājums, ir ļoti liels nespēks, un ir šis sidropēniskais sindroms, kas arī faktiski to dzīves kvalitāti gados jaunām pacientēm ļoti ietekmē. Līdz ar to tā problēma varbūt pat ir sarežģītāka ne tikai asiņošana, bet jau arī dzelzs deficīta anēmija. Jāsaka, ka, protams, cita veida asiņošanas var būt Villabranta slimības gadījumā, īpaši 3. tipam, kam var būt arī asiņošana locītavās, bet faktiski vislielākā problēma ir pēc tam asiņošana pie ķirurģiskām manipulācijām, un slimniekiem tā var būt pēkšņi negaidīta asiņošana operāciju laikā. Būtībā, ja mēs runājam par pacientiem vīriešiem, tad viņiem pieaugot parasti visas problēmas beidzas, un viņiem ir šis risks ķirurģisko operāciju un manipulāciju laikā, ka būs asiņošana. Jāsaka, ka to visu var novērst, ja ir zināms, ka pacientam ir Villabranta slimība, tad atkarībā no tā, kāda operācija vai manipulācija tiek plānota, ievada vai no oktostimu vai Villabranta faktoru koncentrātu, vai arī 8. faktoru koncentrātu, kas satur Villabranta faktoru. Un jāsaka, ka šobrīd arī laboratoriskā diagnostika Latvijā ir iespējama. Mēs nosakām Villabranta faktoru koncentrāciju, aktivitāti un arī 8. faktoru koncentrāciju, jo faktors Villabranta ar 8. ir saistīts. Vēl viena palīga metode, kā varētu to diagnosticēt, ir asins tecēšana pēc IV, kas daļai no pacientiem būs pagarināts, bet normāls asins tecēšanas laiks vēl neizslēdz, ka tā ir Villabranta slimība. Un vēl viena ziņa pie šīs diagnostikas ir tā, ka mums šobrīd Latvijā ir kompensējamo zāļu sarakstā medikamenti,
kas ārstē šos te slimību. Protams, izārstēt viņu nevar, šī te problēma saglabāsies. Tā tad ir iespējama terapija ar desmopresīnu, jeb oktusimu, vai nu zemādas vai intravenozas injekcijas. Tad ļoti labi palīdz hormonālā kontracepcija, kas ievērojami samazina asiņošanu. Līdz ar to kādreiz ir pacientas, kam ginekologi ir nozīmējuši kontracepciju, un viņas uzreiz atzīmē, ka viņām asiņošana ir mazāka. Tas arī tikai norāda, ka tas varētu būt šis te slēptais Villebranta slimības pacients. Kaprona skābe, jeb traneksām skābe, ko var lietot 5-7 dienas taisni menstruāciju laikā samazināt asiņošanu. Un no pagājušā gada mums ir kompensācijas sarakstā ne tikai 8. koagulācijas faktors, kas satur Villebranta faktoru, bet arī Villebranta faktora koncentrāts, ko var nozīmēt pacientiem, kam ir liela asiņošana menstruāciju laikā vai profilaktiski, ja tas ir vajadzīgs. Un, protams, pirms operācijām un pirms manipulācijām mēs varam droši pasargāt no šīs asiņošanas. Ļoti reti ir Villebranta slimības trombocītu tips, kas ir aprakstīts tikai dažas ģimenes, kad ir jāpārliek trombocītu masa. Līdz ar to tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka ja mēs šīs te pacientes diagnosticēsim, tad šobrīd ir atkarībā no tā, kādā viņa ir vecumā, kāda ir viņas plāni saistībā ar nākotnes grūtniecību. Viņai var piemeklēt dažāda veida ārstēšanu kopā, protams, ar speciālistiem ginekologiem, kas viņas situācijā būtu tas optimālākais, lai šo asiņošanu samazinātu, un dzelzs deficīta anēmija, protams, arī ir problēma, kas ir jārisina. Un tātad šīs te nedēļas ietvaros mēs lūdzam un aicinam tātad šīs te sievietes aizpildīt šo te kalkulatoru, un ja viņām ir šis te risks, vai viņas jau pēc savas anamnēs, vai jūs šobrīd esat atpazinuši savas pacientas, kam šādas problēmas varētu būt, tātad pieteikties šai te kampaņai. Ir jāsaka, ka viņa ir hemofīlijas dienas ietvaros, kampaņas akcijas ietvaros zvana, un maijā mēs sāksim viņas konsultēt. Katrā ziņā pēc statistikas mums būtu jābūt daudz vairāk pacientiem ar šo problēmu, un es ceru, ka mēs arī aktīvi viņus diagnosticēsim un palīdzēsim viņas ārstēt un šo te dzīves kvalitāti viņām uzlabot. Un katrā ziņā man tiešām liekas, tagad vēl palasot papildus literatūru, ka tā tiešām ir diezgan liela problēma, kur faktiski mēs esam kopā gan ģimenes ārsti, gan hematologi, gan ginekologi speciālisti, ka mēs varam to visu kopā tomēr aktualizēt un šīs te pacientas atpazīt un palīdzēt viņām šo te savu dzīves kvalitāti uzlabot. Tā kā paldies jums par uzmanību, un lekcijas kopsavilkums jums tiks aizsūtīts, un ja ir kādi jautājumi, tad es atbildēšu uz to, bet es jautājumu šobrīd neredzu. Tā kā paldies, kolēģi. Jā, paldies, profesor, un paldies, kolēģi. Un laikam vēl Baiba Ziemeli runās tagad, ja, Baiba? Jā. Jā, lūdzu, jums vārds. Nebiju plānojusi, bet milzīgs paldies par šo iespēju. Un es arī vēlos pateikt paldies Austrumu slimnīcai par to, ka šīs problēma tiek aktualizēta. Un patiešām, un ja jums ir pacients, kurām ir nepieciešama šāda medicīniskā palīdzība, noteikti palīdziet viņām atrast speciālistus, kas sapratīs un novirzīs viņus uz tālāku ārstēšanu. Un ja jums ir jebkādi jautājumi un jūs nevarat orientēties, piemēram, mums mājaslapā ir ārkārtīgi daudz informācijas, ieliku arī šeit čatā norādes uz PIBAK, to tabulu, uz ko atsaucās gan ginekologi, gan arī uz asiņošanas simptomu novērtēšanas rīku, kas ir mūsu jaunā programma. Un arī šos un visus citus. Un mums ir arī mājaslapā ir ievietotas vadlīnijas par sievietēm arī grūtniecības laikā un kā viņas pareizi aprūpēt, ko pirms pāris gadiem arī izstrādāja Latvijas speciālisti. Tā kā es aicinu jūs izmantot visus šos materiālus, un ja jūs kaut ko nevarat atrast, noteikti dodiet mums ziņu, un mēs palīdzēsim jums atrast visu aktuālo zinātnisko informāciju par sievietēm ar asins recēšanas traucējumiem un visiem citiem pacientiem. Paldies milzīgs, ka atradāt laiku būt šeit.
Jā, paldies. Paldies profesorai Rezebergai. Paldies Baibai Ziemelē par piedalīšanos. Un kolēģis tiešām aicinu atpazīt pacientus. Un, ja turpmāk jūs viņus savā praksē satiekat, tad sūtat pie hematologa un mēģināsim visi kopā viņām dzīves kvalitāti uzlabot un lai viņām nebūtu problēma, bez kā var dzīvot un no kurām var izvairīties. Tā kā mīļš paldies un paldies arī Rakus mācību centram par labu organizāciju. Un droši vien, ka jāsaka, ka saredzēsimies citās lekcijās un citos semināros. Paldies un uz redzēšanos!